Turpinu padziļinātāk pētīt, ko spēj Galaxy AI, un šoreiz kārta kopsavilkumiem, transkriptiem, konspektiem. Tie ir ļoti labi, bet gluži zaļo zemi nenokonspektēs. Iepriekš jau bija padziļinātāks apskats par Circle to Search, kas bija Android funkcija, bet šī te ir tīri Samsung pašu. Līdz ar to visi lauri, no pun intended, un lamas Samsung virzienā. Šī sadaļa Galaxy AI ir īstenībā ļoti plaša. Tā sastāv, manuprāt, no vairākām kombinētām iespējām, un lai kaut kā sastrukturizētu gan priekš manis, gan priekš tevis, es teiktu, ka tas sākās ar vispārēju tādu kopsavilkumu un konspektu funkciju internetā. Tad, kā tas viss turpinās uz šo te abu miedarbību notes, jeb pierakstu lietotnē, un atvasinās uz irbuļa S Pen funkcionalitāti. Tātad kopsavilkumi un konspektēšana interneta pārlūkā. Šī funkcija ir pieejama tikai un vienīgi Samsung piedāvātajā pārlūkā Samsung Internet. Funkcija ir jāiespējo zem paplašinātajām iespējām un Advanced Intelligence sadaļas pie Samsung Internet un pārlūkošanas kopsavilkumu. Funkcija Samsung Internet pārlūkā nav pieejama, ja esi iespējojis datu apstrādi tikai tālrunī. Tātad ir jāļauj pieeja internetam, kas ir diezgan loģiski, ja vēlies interneta saturu konspektēt vai apkopot. Darbība ar šo funkciju ir pavisam vienkārši. Nospiedi pārlūka apakšā attiecīgo ikonu, izvēlies summary jeb kopsavilkums, un tev tiks veikts kopsavilkums. Kopsavilkums strādā itin labi mājaslapās, gan citvalstu, gan latviešu valodās. Īpaši, ja gadījumā kāds uzdurās garākam tur bezmaksas rakstam, kas gan ir baigais retums mūsdienās ziņu portālos, un vajag īsumā saprast, par ko ir stāsts konkrētajā rakstā. Ir vēl, protams, virkne lietu, kuras te var izdarīt, bet tās jau vairs īsti nebūs saistītas ar Samsung Internet brauzeri. Par šo sadaļu tieši tik vienkārši un viss bez aplinkiem. Atradi kādu rakstu interneta dzīlēs, konspektēji bez izmēra lapu, un, ja gadījumā tā ir vēl kādā no 13 starta valodām, kuras ir pieejamas Galaxy AI, vēl pie reizes pārtulkoju, nokopēju un izmantoju tālāk, kur nu vajag. Kopumā ļoti parocīgi. Vienīgi tulkošana, piemēram, no latviešu valodas uz citu nestrādās, jo latviešu nav atbalstīta starp šīm 13 starta valodām. Tālāk jau krietni sarežģītāka un plašāka sadaļa par un ap lietotni notes, jeb piezīmes. Te vispār vajadzētu arī droši vien atsevišķu video, kurā vispār padziļinātāk to lietotni papētīt, bet es centīšos šo paturēt īsu, kodolīgu un saprotamu. Pirmkārt, sevis rakstītās informācijas vai iekopētās informācijas apkopošanu un pat noformēšanu. Telefons piedāvā dažādus veidus, kā to izdarīt. Otrakārt, atvērt dažādus lejupielādētus dokumentus notes lietotnē. Tiesa, ja ir kāds Words vai cits Microsoft dokuments, tad nesanāks, tos atver Microsoft lietotnē, kurā nav konspektēšanas funkcijas. Šeit arī ir tā kā ierobežojums tajā, cik daudz vari konspektēt vienā piegājienā. Funny. PDF failam, kuru tu atver notes lietotnē, šis apjoms ir burtiski dažus centimetrus īsāks, kā ja to pašu tekstu no PDF tu iekopētu iekš notes lietotnes. Līdzīgi kā pārlūkā, konspektēt vari arī latviešu valodā. Ir arī izvēle starp vienkāršotu un detalizētāku konspektu. Tiesa tā, detalizētākā konspektēšana šur tur iemetīs vienkārši pa kādam papildus teikumam. Tas arī viss. Treškārt, kas ir arī droši vien visdrīzākais 2 primpunkts. Tā kā kopēts teksts no kāda avota kā PDFs vai mājaslapa būtībā ir tas pats, kas paša veikts pieraksts, tad šos abus es teiktu, ka var likt vienā maisā, bet funkcionalitātes ir identiskas. Ceturtkārt, vari ierakstītu balss ziņu pārrakstīt, jeb transcribe. Uzreiz liela zvaigznīte pie šīs funkcijas. Tā vēl neatbalsta latviešu valodu, bet sākuma 13 piedāvātās gan. Stāsts ļoti vienkāršs. Ierakstīja, piemēram, interviju, sarunu vai jebko caur balss ierakstu lietotni. Uzliki tai ziņai transcribe. Pēc tam šo pārrakstīto ierakstu var uzreiz balsziņu lietotnē vai tulkot, vai uzreiz aplūkot konspektu konkrētajam tam ierakstam, vai pārnest tās pārrakstīto saturu uz notes lietotni, kurā tālāk attiecīgi vai konspektē vēlreiz, vai noformē, vai dari ko citu no standarta jau visiem zināmajām notes lietotnes opcijām. Kas iespējams nav līdz galam izdomāts ir tas, ka līdzīgu rezultātu tu nevari iegūt, ja ieraksti balss ziņu notes lietotnē. Vai caur notes lietotni pievieno esošu ierakstītu balss ziņu ar domu pēcāk to apstrādāt, tā kā jau aprakstīju. Jau minēju, kā atvasinājumu irbuļa funkciju. Un te es saskāros ar pierakstu ziņā nozīmīgāko funkciju ierobežojumiem. Pirmkārt, tā nestrādā rakstīt un atpazīt latviešu valodu, kā tas savulaik bija jau bijis. Proti, 2 galvenie veidi, kā veikt pierakstus ar irbuli. Viens ir rakstīt un to rokraksta formu salabot un pārkonvertēt drukātā tekstā. Tā strādā, bet nav vairs iespējas uzreiz aizstāt, bet gan tagad piedāvā tev mistiskā veidā kopēt vai pievienot
kaut kam. Manuprāt, pagalam nērts risinājums šobrīd. Otra iespēja ir rakstīt un ļaut telefonam pašam šo te rakstīto saprast un uzreiz pārnest kā drukāto tekstu. Šis agrāk strādāja uz latviešu valodu. Šķiet, šajā te One UI 6.1 šī opcija ir ierobežota tikai uz 13 sākuma valodām. Ja izmantosi angļu valodu šīm funkcijām, viss lieliski un pavarās visas tās pašas iespējas, kuras jau aprakstīju, ka vari konspektēt sevis rakstīto, vari pārtulkot, noformēt un tā tālāk. Lai galīgi nebeigtu uz bēdīgas nots, vēl viena lieliska iespēja ir iespēja arī labot rakstīto. Pat latviešu valodā. Iezīmēji tekstu un piespied caur Galaxy AI pogu pareizrakstības pārbaudi. Tiesa, te atkal ieslēdzās apjoma ierobežojums, bet latviešu valodas nepilnības ļoti konsekventā veidā tas atrisina. Jā, diemžēl zaļo zemi vai kaut kādus viļa plūdoņu kopotos rakstus tu nevarēsi vienā piegājienā konspektēt, un tev ir jāņem vērā tas, ka ir kaut kāds ierobežots apjoms, bet kopumā kā saka, tādas tās lietas saistībā ar iespējams otru svarīgāko Galaxy AI funkciju, kas ir šī te konspektēšana un teksta manipulācija. Ceru, ka noderēja. Nozagšu Elvisa foršo nobeigumu ar tekstu, ka es ceru, ka tu kaut ko iemācījies, un visādi citādi, tu jau zini. Mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!